Šauliņas lidojošo mūku teātris ir amfiteātris lidošanas vai levitācijas izrādēm. Šodien Songšana kalna pakājē esošajā pilsētiņā ir vairāk kā 30,000 kungfu studentu. Un tas zināmā mērā ir tāds mākslas projekts, kas notiek, kad uz turieni aizved šo te aerodinamisko levitāciju un kad ir iespēja šiem te stāstiem satikties. Pirmo reizi šāda veida būve, šāda tipoloģija nav īsti no kurienes paskatīties. Un tas ir interesants izaicinājums priekš maniem, bet tas ir arī izaicinājums priekš būvniekiem un priekš pasūtītājiem, jo tas ir liels eksperiments, tāda veida būve. Un tās ir divas dažādas kultūras, ir jāsaprot un jāiemācās saprasties. Un, lai varētu kaut ko tur realizēt, tev ir mazliet arī jāpazīst Ķīnas kultūra un kultūras īpatnības. Būve ir veidota kā kalns, tā forma ir kā kalns ar iedobumu, kurā veidojās amfiteātris iekšā. Šajā amfiteātrī ir vieta 230 skatītājiem un neliela skatuve ar šo te vēja tuneli, levitācijas vietu vidū. Bet zem šīs virsmas iekšpusē vēl ir iekštelpas. Vienā pusē ir iekštelpas 3 stāvos, kas ir paredzētas treneriem, aktieriem un apmeklētājiem. Un otrā daļā zem skatuves atrodas liela telpa, kas ir motora telpa. Tie ir lieli ventilatori, kuri ar lielu gaisa plūsmu veido to iespēju levitēt. Tā ir 200 km/h ātra gaisa plūsma, kurā to var izdarīt. Šī virsma, kas ir akmens pakāpieni ar spraugām starp tiem pakāpieniem, ir multifunkcionāla, jo tā kalpo gan kā virsma, pa kuru var kāpt, tad vietām viņi pārvēršas par amfiteātri, kur var sēdēt. Bez tam šī virsma kalpo arī kā, sauksim viņas par žalūzijām, jo iekšā esošajā ēkā ir lieli stiklojumi, kurus šīs žalūzijas pasargā pret tiešiem saules stariem. Songšana kalns ir izteiksmīgs tā formā un siluetā. Viņam ir ļoti īpašs raksturs. Un šīs būves, tas vizuālais tēls lielā mērā ir turpinājums, vai es vēlējos, lai tas ir turpinājums šim te raksturam. Tā doma bija pēc iespējas mazāk jaunu formu, pēc iespējas vienkāršāka un dabiskāka tā noskaņa. Lai šī it kā dabas forma spētu turpināt dabu, man bija jārēķinās ar esošo kalna mērogu. Un no otras puses, viņam bija jābūt izmantojamam cilvēkiem, līdz ar to tai virsmai bija jābūt atbilstošai. Ir daudz dažādas lietas, kas strādā kopā, un no tām veidojās kaut kas, kur 1 + 1 ir 3, tātad mērogs plus, materiālitāte ir kaut kas ne tikai šo lietu summa, bet kaut kas lielāks un svarīgāks.